Kādu mārketinga taktiku visi kopē, bet reti, kuram tā patiešām nes rezultātu. Es vakar biju ar vienu potenciālu klientu tikšanās par mūsu sadarbību. Viņi man prasīja pie tikšanas beigām, kāpēc jūs nebijāt mūs uzrunājuši iepriekš. Es viņai atbildēju, mums ir tik daudz pieprasījums, tik liels pieprasījums, ka mums faktiski nav laiks vai resursi, lai spētu sazvanīt jaunus. Mums iet reklāmas, mums reāli ļoti daudz piesakās, un ja jūs nebūtu pieteikušies, mums vienkārši nav tas resurs, lai piesaistītu jaunus klientus tā kā manuāli. Lielākā lieta, ko es esmu redzējis un ko es arī secinu no šī, ir tas, ka cilvēki bieži vien mums ir atlikušas tur X vietas vai ir Y laiks atlicis, kamēr mēs izpārdodam. Bet bieži vien tas pateiks to visu lētāk. Es noteikti esmu redzējis, iegājis kaut kādā Shopify veikalā, kas tur pārdod, nezinu, kaut kādas telefonu maciņus, un tev atliek 2 dienas vai 3 minūtes, kamēr tu vari iegādāties šo preci, savādāk tev nokrīt atlaidi. Jā, tas minimāli palīdz, bet, manuprāt, ļoti daudz cilvēku to tik slikti izmanto. Un labāk ir jāstāsta arī pēc tā piemēra, ko es minēju, kā tu vari to pasniegt tā diezko low-key, lai tas nav tik uzbāzīgi. Vienkārši iemest tādus mazus, jā, mums vienkārši liels pieprasījums, mēs, diemžēl, nevaram tā kā apzināt tik daudz cilvēku. Uzreiz uzliek standārtu, bāc, viņi, šitiem džekiem ir ko darīt.